Apdziedāts tautas dziesmās, aprakstīts pasakās, stāstos un teikās, ozols jau izsenis ir bijis latviešu tautas iecienītākais koks. Lai šo koku Latvijā kļūtu vēl vairāk, šodien tiek realizēta kāda ideja, kas veicinās skolēnu un ne tikai iesaistīšanos šo spēcīgo koku stādīšanā. Un te šobrīd mēs esam salasījuši iespējamās zīles pa Tervetes novadu, gan Bukaišos, gan tepat Augstkalnē, gan Tervetē. Un, acīm redzam, jaunieši mēģina tagad šo jautājumu atrisināt, dabūt to zīli zemē. Un kas ir foršā ziņa, ka jaunieši arī paši atnāks un apskatīsies, vai tas darbojās pavasarī. Un, protams, ka būs zinām vilšanās, ka visas neuzdīkst. Un kas arī ir forši, ka mēs mācamies to, ka viss nedīkst, ko mēs darām. Zīles atrašana un ievietošana zemē ir maza daļiņa no ozola garās dzīves, jo jau nākamajā gadā ap vasaras saulgriežiem šodien iestādītajām zīlēm paredzēts nākamais nemazāk nozīmīgs brīdis – savu jauno māju atrašana. Te izdīgs tādi skaisti, tādi mazi ozoliņi ar 2 lapiņām, un mēs viņus ņemam ārā, un tad cilvēkiem būs iespēja šo ozoliņu paņemt un aiznest, iestādīt tur, kur viņš pats izvēlās. Līdz tiem jāņem mēģināsim radīt stāstu, ko vajag un ko nevajag darīt ar ozolu, ka varbūt nevajag privātmājas dārzā tieši stādīt ozolu. Kā zināms, zīles ir iecienījuši ne tikai bērni, kuriem patīk tās lasīt, bet arī dažādi meža zvēri tās nesmādē un labprāt uzliek uz kārā zoba. Tāpēc ar vietas izvēli Augstkalnē nebija īpaši daudz variantu. Nāca priekšā tāds jautājums, kur tā vieta, kur varētu viņas droši augt, kur viņas neapēdīs meža cūkas, kur viņām pietiks gaismiņas mazliet pacelties. Un man vienkārši ienāca prātā, ka mums ir tāds Augstkalnē pašvaldības zemes pleķis, kur to var izdarīt, un tāpēc viņas ir šeit. Tervetes novads un Augstkalne ir viena no 5 vietām Latvijā, kur šodien tiek realizēta šī ideja, lai jau nākamgad daudz mazi ozoliņi varētu aizceļot uz citām vietām visā Latvijā. Paskatījāmies uz karti un izdomājām, ka šogad mēs sāksim klusi un mierīgi 5 vietās Latvijā ar pašvaldību palīdzību, lai tas sākums būtu tāds pašiem jau saprotamāks un arī iespējams vieglāk pastāstāms. Tad mēs sākām Cēsīs, Kuldīgā, tagad Tervetē un vēl dosimies uz Ikšķili un Baltinavu. Tiem, kas apmēram nojauši Latvijas karti, redz, ka mēs tā daudz maz esam mēģinājuši trāpīt dažādos novados un vietās un pieejamībās. Laikā ap Jāņiem es domāju, ka mēs aicināsim cilvēkus tos ozolus vest tur, kur ir tās mūsu senču vietas vai īpašās vietas, katram ielikt ozoliņu un tālāk visu atlikušo mūžu no sākuma rūpēties, pēc tam baudīt. Lai šī ideja kalpo kā piemērs mums visiem, ka koka iestādīšana zemē nav nemaz tik grūts un sarežģīts process, un ja katrs no mums kaut reizi to izdarīs, tad tas būs kā vērtīgs ieguldījums ne tikai savai zemei, bet arī sev pašam un turpmākajām paudzēm.